Atkal esmu pie mazās upes. Esmu jau saģērbies, gatavs doties cīņā, bet pamanīju, kad pīta aukla ir nedaudz nobružātā. Ātri pārsēšos un došos pie upes. Nu tā, lēnu garu dodamies līdz upei, lai izdarītu to svēto pirmo metienu. Šoreiz sākšu nedaudz savādāk. Nesākšu uzreiz no sava mīļā pagrieziena, bet mēģināšu iet no augšas un lejā pa straumu bišķiņu. Tā kā tas pagrieziens, kas nu jau ir kļuvis par manu mīļāko, iecienītāko šīs upes posmu, ir priekšā. Un līdz ar to es ar nepacietību gaidīšu, kad es līdz viņam tikšu. Ūdens līmenis izskatās bišķiņ pakāpies, salīdzinot ar iepriekšējo reizi. Tā kā īstenībā izskatās, man liekas, diezgan cerīgi. Es domāju, ka vienkārši jādodās pie upes un jāsāk mētāt. Gan jau, ka būs kāds zivs. Nu ko, esam tikuši beidzot pie upes. Un uzliksim jau mūsu slaveno Timona kopiju akaru. Kā mums viens zinošs cilvēks pateica, tad principā šitam laikam šitei upei pilnīgi pietiek ar viņu. Apstamies bremzīti. Bišķiņi. Varbūt pieregulējam sākumam. Un pirmais metiens izdarīts. Zivs nav, tā kā pēc daudzu ticējuma pirmais metiens. Ja viņš nes zivi, tad copa būs neveiksmīga. Bet, kā es teicu, es tajā visā neticu. Ja zivs ir, viņa atsauksies. Ja viņai patiks tas, ko jūs iekrāmējat ūdenī. Nu ko, esmu praktiski atnācis uz savu iecienīto vietu, kas man dāvājas, jo principā no 2 reizēm ir 2 zivis. Protams, gribētos ar 3. reizi arī dabūt kādu zivu no tās pašas vietas. Bet, nu, tas būtu laikam tāds ļoti optimistisks skatiens uz dzīvi. Bet, nu, jāmēģina ir. Skatīsimies, vai šis mazais posms dos mums zivi vai nedos. Nu ko, draugi, esam atnākuši vēl uz vienam pagriezienam. Pa ceļam redzēju vienu vobleri akal kokā iestādītu. Mēģināšu nedaudz te pamētāt. Un pēc tam atgriezīšos. Pamēģināšu nocelt 3. šodien vobleri.
Vienu māneklis jau noslīcināju. Reku vēl viens tur augšā ir. Mēģināsim šito dabūt. Op. Bija vingra. Padzīvojusi jau. Bet nu, vēl viens voblerīts. Tur zaļš māneklis atkal. Kaut kas jauns atstāts. Mēģināsim nocelt. Tā, reku. Māneklis. Šoreiz mēs tikām pie peldošais akaras voblers. Nu ko, pagaidām zivs mums nav, bet vēl viens voblers tur augšā kokā ieraudzīju. Tā kā mēģināsim atkal dabūt. Ja zivs nav, vismaz pamakšķirēsim mānekļus. Izstās diezgan svaigs. Krekdžeks. Nu ko, draugi, šodienas kopsavilkums. Atkal dabūju kaut kāds laikam 3 mānekļus. Nocēlu no kokiem. Viens aizpeldēja. Bija 2 kontakti ar taimiņiem nelieliem. Uz acis varētu būt viens tāds ap, 30 cm. Otrs bišķi smukāks. Kaut kād 60 laikam varētu būt. Un tad arī uzsēdās mamīti lašu. Bet, diemžēl šoreiz lašu mamma izrādījās stiprāka nekā voblers akaras. Un atstāja man tikai lāpstiņu no voblera. Tā kā, nu, it kā nav nekas pret akaru, jo tādi paši gadījumi ir dzirdēti arī par timoniem. Bet, nu, jā, cīņa nebija ilga. Kaut kāds, sekundes 10-15 varbūt tās ieslēdz kameru un viss aizgāja viņa ar vobleri. Mēģināju pēc tam pēc kaut kādām 2 stundām vēl tur kaut ko pamētāt, bet bez rezultātiem. Tā ka uz šodien es copu beidzu, iešu uz mašīnu un došos mājās. Mēģināšu šovakar kaut kādu video varbūt sataisīt. No tā, kas safilmēts video, laikam būs īsāks nekā iepriekšējā. Bet cerams, ka jums viņš patiks. Liekat laikus. Tiekamies!